Mēs dzīvojam uz brīnišķīgas zemes. Skaistums ir visās pasaules malās, bet ir kāda valsts, kura ir visskaistākā un vismīļākā. Tā ir Latvija. Savukārt Latvijā Aglonas novads. Un Aglonas novadā ir savs krāšņums un dabas bagātības, ko vērts ir ne tikai aplūkot, bet arī izbaudīt un sajust tā garīgās, laicīgās un enerģētiskās vērtības, kā arī ieraudzīt 63 zilo ezeru spoguļus, kas atspīd novada debesīs. Aglonas novads var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un maz pārveidotām dabas bagātībām. Aglonas novads ir unikāls un labi atpazīstams, no tā nav atdalāma svētvieta Aglonas bazilika. Turklāt pašā novadā draudzīgi sadzīvo 3 konfesiju pārstāvji – katoļi, pareizticīgie un vecticībnieki. Aglonas bazilika ir starptautiskas nozīmes svētvieta. Katru gadu 15. augustā vissvētākās Jaunavas Marijas debesbraukšanas svētkos uz Aglonu dodas ap 300 000 svēceļnieku no visas pasaules. Kaut arī bazilika pieder Romas katoļu baznīcai, to apmeklē un cieņu izrāda arī citu kristīgo konfesiju ticīgie. Aglonas bazilika ir vissvarīgākā svētvieta un lielākais svētceļojuma centrs Ziemeļaustrumu Eiropā. Bazilika celta vēlā baroka stilā. To rotā 2 apmēram 60 metrus augsti torņi, iekšpusē atrodas krustavēlves un kolonnas, kas bagātīgi dekorētas ar rokoko stila rotājumiem. Baznīcā glabājas vesela mākslas vērtību kolekcija, tajā skaitā slavenā Aglonas dievmātes brīnumdares svētbilde. Pie šīs svētbildes notikuši daudzi brīnumi, cilvēki atguvuši veselību, spēku un ticību. Blakus Aglonas bazilikai atrodas svētavots, kam piemīt dziedniecisks spēks. Novada kultūrainavai raksturīgi daudzi krucifiksi ceļmalās. Pašā Aglonas pievārtē, kā ticības un garīgās gaismas stars ticīgo ceļā uz Aglonas baziliku, slejas atjaunotais kundzinišku krucifiks. Pateicoties stiprām reliģiskām tradīcijām, Aglonas novadā ir labi saglabātas un uzturētas daudzas baznīcas. Viena no tām ir Grāveru pareizticīgo dievnams, kas celts 1836. gadā. Nedaudz vēlāk, 1861. gadā, dibināts Kovaļovas vecticībnieku lūgšanu nams, kur dieva vārdu sludina tēvs Josifs Osipovs. Foļvarkas baznīca, kas celta vairāk nekā pirms 100 gadiem, pulcē vecticībnieku draudzi. Savukārt Šķeltavas svētā Nikolai pareizticīgo baznīca ir atzīta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Aglonas novadā dominējošā ir katoļu ticība, tāpēc šīs konfesijas dievnamu ir vairāk. Viena no tām ir Latgales vecākā no koka celtā Bērzgales katoļu baznīca. 2010. gadā baznīca svinēja savu 260. pastāvēšanas gadu. Raģeļu katoļu baznīcai, kas atrodas pie gleznainā Jazinkas ezera, ir savdabīga mūra arhitektūra ar interesantu torni. Turpretī Peipiņu sāpju dievmātes katoļu baznīca drīzumā sagaidīs savu 90. pastāvēšanas gada dienu. Baznīcas ārpuse ir apšūta ar eļļas ohras krāsas dēļiem, bet griesti bez apmetuma pastiprina baznīcas senatnīgumu. Dvēseliski filozofiskas pārdomas Aglonā raisa Kristus Karaļa kalns, jeb Dieva dārzs. Tas ir unikāls skulptūra komplekss ar dekoratīvo stādu dārziem un mākslīgiem dīķiem. Tajā izvietotas Bībeles sižetu skulptūras, koka baznīca, paradīzes dārzs, noases šķirsts. Aglonas novadā ir daudz turistiem interesantu apskates vietu, tai skaitā arī muzeji. Viens no tiem ir Latvijā vienīgais Aglonas maizes muzejs. Saimniece tērpusies tautas tērpā, viesus sagaida ar latgaliešu tautas dziesmām un nostāstiem par maizes tapšanu. Muzejā deg sveces, uz galda māla krūzēs tiek pasniegta zāļu tēja un svaigi cepta maizīte. Tiek pastāstīts arī par svētāko un cilvēkam visnepieciešamāko – maizi. Neparastu un aizraujošu nodarbi atradīsiet pašā Aglonas centrā Kara muzejā, 2. pasaules kara ekspozīcijā, kas vienlīdzīgi parāda 2 karojošās puses, atklāja ikdienas gaitu ainas. Apskatāmi sadzīves priekšmeti, formas, munīcija, vēstuļu sarakste un tā tālāk. Vienas no interesantākajām sajūtām var izbaudīt apmeklējot dabas liegumu Velnezeru jeb Čertoku, kas daudzus vilina ar savu neparasto ūdenskrāsu un mistisko veidojumu. Vien pusstunda Velnezera tūmā rada ievērojamas izmaiņas pašsajūtā. Neaizmirstamu baudījumu sagādā dabas parks Cirīša ezers, kura lielāko teritorijas daļu aizņem pats Cirīša ezers, kas ir viens no lielākajiem ezeriem Aglonas novadā. Ezerā atrodas 8 salas, lielākā no tām ir Upurs sala, mēnesis sirpja formā.
Uz tās atrodas 17 metrus augstais Latgaļa pilskalns – Upurkalns. Upursala ir bijusi sena centrālā pagāniskā kulta vieta. Uz salu var nokļūt ar laivu vai motorizēto plostu. Dabas parka teritorijā atrodas Dižakmens, Ruskuļu lielais akmens. Pēc kārtīgas pastaigas pa Aglonas novada skaistākajām vietām, uz atspirdzinoša dzēriena kausa vai bagātīgām pusdienām variet iegriezties Aglonas kafejnīcā Turība. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē Aglonas bērnu dārzā dažādas spēles un darbnīcas aizpilda lielāko dienas daļu, tāpēc bērniem šeit ir interesanti un jautri. Aglonas vidusskola izveidota 1944. gadā. Tās pašreizējā ēka atrodas Cirīša ezera krastā. 2011. gadā skola ieguvusi jaunu un modernu veidolu ar jaunām iespējām izglītībā, kultūrā un sportā. Aglonas internāta vidusskolā mācās un dzīvo bērni no maznodrošinātajām ģimenēm no visas Latvijas, kā arī vietējie bērni. Jaunieši mācās arī Jaunaglonas arodu vidusskolā, kur apgūst datorsistēmas, autotransporta un būvdarbu iemaņas, kā arī lauku turisma zinības. Novadā darbojas arī Aglonas bazilikas kora skola, kuras galvenais pamatuzdevums ir apgūt un saglabāt katoļu baznīcas latgaliskās dziedāšanas tradīcijas. Skolas audzēkņi uzstājušies Krievijā, Polijā, Itālijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovenijā un Horvātijā. Aglonā blakus vēl 3 darbojas novada centrālā bibliotēka. Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā Strops bērniem un jauniešiem tiek organizētas radošas nodarbības, galda spēles, mājas darbu pildīšana un citi pasākumi. Aglonas novadā ir daudzveidīga kultūras dzīve. Tajā ir vairāki tautas deju kolektīvi, vokālie ansambļi, moderno deju pulciņi, folkloras grupas. Novadā ir daudz kultūras pasākumu norises vietu, starp tām arī Aglonas novada kultūras centrs un Aglonas brīvdabas estrāde. Tuvus un tālus viesus, velotūristus vilina ikgadējais sarīkojums ar veļiku pa Aglonu. Aglonas novadā plaši attīstīta amatniecība. Šeit dzīvo un darbojas sakrālo priekšmetu kokriesējs, kurš Aglonas bazilikas teritorijā gatavo jaunus krucifiksus un restaurē vecos. Tikpat pieprasīts un interesants ir Aglonas pinēju, akmeņkaļu un guļbūvju ražotāju darbs. Neizpaliek arī podnieku darinātā keramika, kas ir viena no tradicionālajām Latgales vizītkartēm. Kā top māla vāze, pods vai krūka, uzzināms Valda Pauliņa keramikas darbnīcā. Aglonas novadā labi attīstījusies arī lopkopība, piemēram, zemnieku saimniecībā Ezerkalni paši sien sieru, žāvē gaļu un dod to nobaudīt arī ciemiņiem. Lai piens būtu augstākā labuma, brūnaļām radīta dabiska pastaigas, atpūtas un ēdināšanas vide Mešs. Aglonas novadā atradīsiet vairāk nekā 20 naktsmītnes. Netālu no Aglonas bazilikas, Cirīša ezera krastā atrodas viesu māja Aglonas Cakuli. Tā ir 8 guļamistabas viesumāja ar lauku pirti un kamīntelpu. Ezeru vilinājums saulēktu un saulrietu daile lūkojama atpūtas kompleksā Aglonas Alpi. Tajā ir 13 mājiņas, var iznomāt laivas un ūdens velosipēdus. Peldošās salas, kas patstāvīgi pārvietojas pa ezeru un piestāja krastā, var izmantot ceļošanai. Lauku mājā Upenīte jūs vienmēr sagaidīs latgaliska vide ar ierīkotu melno lauku pirti. Galdā tiek celti produkti no bioloģiskās saimniecības. Viesiem tiek piedāvāta atpūta sanlaicīgā gaisotnē pie kamīna, bet bērniem vizināšanās ar poniju. Ja vēlaties izbaudīt latgaļu viesmīlību bez aktīvām nodarbēm, tad dodieties uz lauku mājām Ābelītes. Tur jūs varēsiet novērtēt kluso un neskarto dabu visā tās krāšņumā. Savukārt viesu mājā Mežinieku mājas sagaida horoskopu parks un tiekat aicināti iepazīties ar pasaku tēliem, kā arī piedalīties putnu un dzīvnieku vērošanā, nobaudīt pēc sentēvu metodēm gatavoto maltīti. Pirts skolas filiālē var apgūt pirtszinības. Brīvdienu mājā Ezersētas piedāvā gan naktsmājas, gan izbraukumus ar kanoē, gan baudīt pirtspriekus. Aglonas novada daili var aplūkot arī no putna lidojuma. Savukārt makšķerēšanas cienītāji copēšanas priekus var baudīt gan daudzajos novada ezeros, gan pie lauku mājas Salmiņi. Ja nepieciešams relaksēties un atjaunot spēku uz turpmākiem pārgājieniem, tad jāapmetas lauku mājā Zemeņu krastiņi. Tajā viesi var izbaudīt dažādus pirts rituālus – puķu, dārzeņu, skuju, siena un zemeņu. Šādos rituālos ietilpst lauku spā pirts procedūras,
krio pašmasāža ar saldētām zemenēm un ledus gabaliņiem, aplaistīšanās ar zemeņu tēju un medu, koka, karošu un āmurīšu masāža un citas procedūras. Uzkrāt dabas mātes enerģiju, gūt vērtīgas atziņas var dodoties pastaigās pa koku un veselības takām. Aglonā, pavisam netālu no Aglonas bazilikas, atrodas Eko viesu māja Ceļmalas, kur viesus sagaidīs servēts uzkodu un kafijas galds. Saimnieces klāto pusdienu galdu bija novērtējis pats Romas pāvests Jānis Pāvils II, kurš 1993. gada septembrī apmeklēja Aglonu. Atpūtas vieta Malvīne, gleznainā Cirīša ezera krastā netālu no Aglonas bazilikas, piedāvā ģimenēm atpūtu guļbaļķu mājiņās un relaksējošās masāžas. Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas laivas, katamarāns un izbraukumi ar motorlaivu un ūdens slēpēm. Aglona nav tikai viena no Latvijas pērlēm. Tā ir garīgās enerģijas pilna dvēsele, kas gaida ikvienu izslāpušo. Atbrauciet uz Aglonu, kur varēsiet izbaudīt dažādas atpūtas iespējas, aktivitātes pie ūdenstilpnēm un veselības uzlabošanas kūres. Apskatīt dabas un kultūrvēsturiskos objektus, baudīt Latgales kulināro mantojumu, atrast sev tīkamāko un interesantāko nodarbi. Mēs esam tepat, Latvijā, Eiropas Savienībā. Mēs esam apslēptie dārgumi, kurus ir vērts meklēt un arī atrast. Vai esat gatavi piedzīvojumiem? Mēs gaidām jūs jau rīt!